Kā jums šķiet, kā mēs, cilvēki Latvijā, esam tik tālu nonākuši, ka mums ir saražoti no valsts puses, tā saucamās valsts, izcilības centrs un citi tādi sektantiski veidojumi, kas dažādos tā saucamajos svētkos dāvina viens otram visādas bļembas, medaljonus, apsveikumus, apbalvojumus un ko tik vēl nē. Kā tas var būt, ka viņi sevi piedēvē izcilniekiem, tai pašā laikā cilvēkiem Latvijā zinot, ka Latvija ir parādos ievilkta? Kas viņi par izcilniekiem? Un kā tas var būt, ka viņi runā vienu, dara citu, bet domā vēl trešo? Mēs dzīvojam liekuļu pasaulē. Nevelti es citviet esmu teicis, ka šai te sistēmai un režīmam piemērotākais vārds būtu liekulija, nevis Latvija. Te nav nekādas saistības ar Latviju. Viņi ir piesavinājušies šo mūsu Latvijas vārdu. Kā jūs paši domājat, ir vai nav valsts, ja valsts likumi tiek sistemātiski pārkāpti? Un ja demokrātija, par kuru tika skaļi brēkts iepriekšējos gadu desmitus, tiek pārkāpta pamatos, cilvēku tiesības, bradājot krustām šķērsām. Te nu mēs esam zemē, kura ir ļoti skaista, valstī, kura piesavinājusies Latvijas valsts vārda, valstī, kurai nav kauna bārstīt melus par izaugsmi, attīstību un progresu.